Pie Tērvetes pilskalna izveidotas Vācu un Sarkanās armijas nometnes, apskatām ieroču un kara ekipējuma izstāde. No Tērvetes tikko atgriezās mūsu kolēģis Jānis Zariņš. Otrā pasaules kara kauju rekonstrukciju rīko biedrība Latviešu karavīrs un tās domu biedri. Idejas mērķis ir izspēlēt un nodemonstrēt reālu kaujas situāciju, kas savulaik norisinājusies Latvijas teritorijā. Gatavošanās izrādē notika jau no pusdienlaika, kad Tērvetes pilskalna pakājē tika savesta bruņu tehnika un vīri sāka gatavoties kaujai. Šitos te. Labi, Ivans Davajsa. Sapratie Leņie bez smislena. Kā krīvi satkapties, Ivans Davajsa. Sapratie Leņie bez smislena. Aptuveni stundu garajai kaujai militārās rekonstrukcijas klubi gatavojušies pamatīgi. Izspēlēts tiek scenārijs Vācu un Krievu armijas sadursmē 1944. gada vasarā, kad Vācu armija atkāpās un zemgalē ienāca Sarkanās armijas karaspēks. Scenārijs mums ir tāds, ka šī atkāpšanās notiek mīnēšana, notiek šī ceļa mīnēšana, tālāk nāk Sarkanā armija, kas faktiski kaut ko atmīnē, kaut ko neatmīnē, ja, uzraujās uz kaut kādiem sedzošajiem vācu spēkiem, vācu spēki mēģina viņus atpakaļ izsist. Mūsu mērķis ir aizsargāt zemgali līdz pēdējiem, neatdot to Krievu komunistiskiem fašistiem saucamiem. Kaujās izmantotā tehnika lielākoties ir pašu tās dalībnieku īpašums, kas rūpīgi gādāts un vākts desmitiem gadu garumā. Dažādu kauju rekonstrukcijas kopumā tiek izspēlētas vairākas reizes gadā. Mēs šajā gadījumā darbojamies, spēlējam uz skatītāju, jo reāli tik tuvu cīņas un tādas šaudīšanās un tik ciešā kopā, vienā vietā, nemēdz tā parasti būt. Protams, mums nav tik daudz cilvēku resursu, tehnikas resursu, un mēs nevaram attēlot vienu īstu kaujas ainu, kāda bija 44. gada vasarā, bet mēs cenšamies attēlot vienu no nelielām kara ainiņām, kas varēja būt kaut kur Latvijas teritorijā. Otrā pasaules kara kauju rekonstrukcija Tērvetē notiek jau 4. gadu. Pirms un pēc izrādes skatītājiem ir iespējams aplūkot un arī izmēģināt militāro tehniku un bruņojumu. Interese par kara tehniku ir liela, gan bērni, gan pieaugušie steidz fotografēties un iztaujā kara laika entuziastus. Man patīk ļoti šodien ir interesantas atrakcijas un ļoti interesanti var nofočēties ar visādām lietām. Kara tehnika patīk? Jā. Pats gribētu karot? Jā. Braukt šitādu mašīnu mācētu? Nē, pagaidām nemāku braukt ar tādu mašīnu. Bet iemācīsieties? Šodien mācīšos. Jāpabilst, ka Otrā pasaules kara kauju rekonstrukcijas festivāls Tērvetē turpināsies arī rīt. Ja būs liela skatītāju interese, organizatori sola kaujas imitāciju atkārtot. Jānis Zariņš, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Ilgi gaidītā vasara beidzot ir